Tātad padomājam, ja LIA digitalizācijas grantam ir piešķirti 18,5 miljoni un šobrīd ir apgūti vai rezervēti jau 4,2 miljoni, tas sanāk, ka, ja tādos tempos arī turpina apgūt šo nauda kopumā pietiks 4, varbūt 4,5 mēnešiem. Tad programma atvēra jau jūlija beigās, tā kā jau mazliet vairāk kā mēnesis ir pagājis. Ko tas nozīmē? Ka tādos tempos granta naudas varētu pietikt vēl kādus 3 mēnešus. Tas pie nosacījuma, ja uzņēmēji vēl aktīvāk nesāk iesniegt šos projektus. 3 mēneši. Tas nozīmē, ka vēl ir septembris, oktobris, novembris. Visticamāk būs līdzīgi kā iepriekš, ka uz Ziemassvētkiem jau būs pēdējais laiks. Bet es iesaku nekavēties, jo mums pirms pieteikuma iesniegšanas vēl jāpaspēj sagatavot cenu aptaujas. Un tas arī prasa laiku, bieži vien, nevienu dienu. Tā kā, ja tu esi plānojis digitalizēt, automatizēt un ieviest dažādus automatizētus risinājumus savos procesos, ikdienas darbībā, tad droši vien jāsāk par to domāt. Ir dot ziņu, izstāstīšu, kas un kā.